Labdien, dārgie draugi! Mani sauc Andis Kudors, un šis ir projekts Dāvida armija. Šodien runāsim par to, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Citiem vārdiem es šo raidījumu gribu nosaukt par lielo āmen. Sāksim ar lūkšanu. Dievs Tēvs debesīs, Dievs, paldies, ka Tu kontrolē visu. Paldies, ka Tu zini visu. Paldies, ka Tu mūs pazīsti labāk vēl nekā mēs paši sev pazīstam. Paldies, ka Tu vadi visu, Dievs, pēc savu brīnišķīgā plāna. Paldies, ka Tavs plāns ir labs, Tavu nodomi ir labi. Dievs, svētī šo raidījumu, ka mēs dzirdam Tevi. Atver ausis tiem, kas klausās Latvijas kristīgajā radio. Atver ausis arī tiem, kur skatās Dāvida armijas YouTube raidījumu. Dievs, uzrunā mūs. Dod mums tādas sirds, ka mēs pieņemam visu, ko Tu dari, ka mēs neesam dumpinieki, bet ka mēs kā priecīgi devēji Tev paklausām. To lūdzam Kristus vārdā. Amen. Sāksim ar rakstvietu. Lasīsim no Romiešiem 8. nodaļas 28. un 29. pantu. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Jo kurus viņš sākumā nozīmējis, tos viņš nolēmis darīt līdzīgus sava dēla tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudzu brāļu starpā. Lai uz šo pateikt no sirds āmen, nevis tādu virspusēju, teorētisku piekrišanu, bet lai mēs tā pateiktu par savu dzīvi no sirds, ka visas lietas, kas ir notikušas manā dzīvē, ir nākuši man par labu garīgajā nozīmē. Tad ir jābūt garīgam piedzīvojumam ar Dievu. Ir jābūt garīgām atklāsmēm. Ir jābūt paklausībai Dievam. Ir jābūt pieredzei attiecībās ar Dievu. Tad Dievs mūs aizved savā žēlastībā līdz tam, ka mēs no sirds spējam pateikt, visas lietas man nāca par labu. Visas lietas, kas manā dzīvē ir bijušas, man nāca par labu. Vēlos uzsvērt, ka nevajag neko sev iestāstīt. Nevajag nodarboties ar pašu suģestiju. Nevajag sevi hipnotizēt. Ir jāmeklē Dieva balss, kā dzirdēt Dieva balsi. Un no viņa jāsaņem visa patiesība par mums pašiem. Par mūsu statusu viņa priekšā. Par to, kas mums vēl ir jāizmaina. Un par to, par ko mēs varam būt pateicīgi Dievam. Lasīsim vēstulē Romiešiem 11. nodaļā 25. pantu un pēc tam no 30. līdz 34. pantam. Es jūs, brāļi, negribu atstāt neziņā par šo noslēpumu, lai jūs nekļūtu pašgudri. Proti, ka vienai Izraēla daļai sirds tikusi nocietināta, līdz kamēr pasaules tautas visā pilnībā būs iegājušas. Un tālāk no 30. Jo kā jūs kādreiz esat bijuši nepaklausīgi Dievam, bet tagad viņu nepaklausības dēļ esat piedzīvojuši žēlastību. Gluži tāpat viņi tagad kļuvuši nepaklausīgi jūsu apžēlošanas labā, lai pēc tam paši tiktu apžēloti. Tā Dievs it visus pakļāvis nepaklausībai, lai pāri visiem apžēlotos. Kāds Dieva bagātības, gudrības un atziņas dziļums? Cik neizprotams viņa tiesas un cik neizdibināmi viņa ceļi? Kas gan ir izprats Dieva prātu? Kas ir bijis viņa padoma devējs? Pāvils te skaidro noslēpumu. Viņš vairāk kārt skaidro dažādas noslēpumus, un šis ir viens no noslēpumiem, ko Pāvils savās vēstulēs izskaidro kristiešiem, Jēzus mācekļiem. Un proti, viņš saka, ka izrēliešu sirds tika nocietināta, lai citas tautas mūs ieskaitot, lai mēs varētu būt glābti. Atceramies situāciju, kad Pāvils sludina jūdiem, tie neklausās, negrib pieņemt, viņš saka, labi, viss mēs tad ejam, mēs ejam pie pagāniem, un tas bija Dieva prāts. Tas nebija kaut kāds Pāvila untums. Tā Dievs brīnumaini vadīja cilvēces glābšanu. Un te ir tāds lietas, kas var mulsināt, bet tas parāda Dieva varenību un to, ka viņš visu vada pēc sava nodoma. Pat cilvēka atkrišana var iekļauties Dieva lielajā plānā. Te ir teikts, bet tagad viņu nepaklausības dēļ esat piedzīvojuši žēlastību. Viņu nepaklausības dēļ. Cilvēku grēks taču ir ļaunums. Jā, ir ļaunums viennozīmīgi.
Un arī to Dievs var lietot par labu. Kam? Tiem, kas viņu mīl. Tātad tiem, kas viņu meklē, kas grib viņam klausīt, kas grib tuvas attiecības ar viņu. Tiem pat grēks, citu cilvēku grēks var nākt par svētību, kā mēs tā redzam tādā globālā veidā, veselu tautu likteņi tiek izšķirti. Gluži tāpat viņi tagad kļuvuši nepaklausīgi jūsu apžēlošanas labā. Un 32. pantā teikts, tā Dievs it visus pakļāvis nepaklausībai. Pakļāvis nepaklausībai. Garīgs lietas garīgi apspriežams. Vai faraons pats apcietināja savu sirdi, vai Dievs apcietināja viņu sirdi? Mēs varam atrast vecajā derībā abas rakstvietas, kur abas domas ir paustas. To, ka faraons pats apcietināja un ka Dievs apcietināja viņu sirdi. Šī ir cilvēciski, miesīgi neizskaidrojama lieta. Bet garīgi mēs to varam pieņemt ticībā, ka Dievs valda pār visu. Un ka tā nepaklausība ir bijusi daļa no kopējās lielās glābšanas. Vašingtonā pirms dažiem gadiem es gāju pa ielu un man bija garīga cīņa. Es cīnījos, lai nesagrēkotu prātā un sirdī. Es gāju pa ielu un man sātans uzbruka, un man bija jācīnās, lai es neiekārotu uz ielas. Viena sieviete staigā puskailas, diemžēl, kā Latvijā, tā arī Amerikā. Dažkārt pat kristietis nedomā līdz, kā viņas ir apģērbušās. Un, dārgās māsas Kristū, ja jūs šo dzirdat un ja jums ir tendence ģērbties erotiski, tas ir tikai guļamistabai paredzēts. Tikai tavs vīrs tev drīkst redzēt tādu. Un viņš drīkst tevi iekārot un vienīgais. Es neattaisnoju tad vīriešu grēku, bet sievietes, jums jādomā, kam jūs palīdzat. Jūs palīdzat sātanam kārdināt kristiešus, vai arī jūs palīdzat Dievam. Un jūs apģērbaties pieklājīgi. Un erotika ir laba lieta, bet tikai attiecībās starp vīru un sievu. Seks ir Dieva dāvana, bet tikai attiecībās starp vīru un sievu. Nu, lūk, tad es gāju pa ielu, man bija cīņa, un tā cīņa bija tik tāda izmisīga, ka man sāk sāpēt dvēseli, ka ausis dzirdēt tie, lai dzird. Man sāk sāpēt dvēseli, es sapratu, tā ir īsta cīņa. Tie, kas ir cīnījušies ar grēku, tie saprot, pa ko es runāju. Es pagāju malā, apsēdos uz soliņa. Ja es pareizi atceros, es klausījos kristīgu mūziku. Es saņēmu atklāsmi tad caur šo lūkšanu, caur cīņu. Es saņēmu atklāsmi, ka negluži par to tēmu, ja par ko bija cīņa, bet lūkšana ir lūkšana. Un Dievs atklāja tad, kad viņš vēlas kaut ko atklāt. Mēs nekontrolējam svēto garu. Viņš kontrolē mūs. Cik labi, ka tā. Es saņēmu atklāsmi, ka viss, kas manā dzīvē ir noticis līdz tam, tiešām nevarēja notikt citādi. Un tās ciešanas, kas man bija bijušas, grūtības, ka tās bija nevis vienkārši pat pieļautas Dievu, bet lielā mērā inicētas. Un ka tā svētība, ko es esmu saņēmis no Dieva, un tās atklāsmes, ko viņš man ir iedevis žēlastībā, tām ciešanas ir komplekts. Ciešanas nāk komplektā. Un šīs divas lietas ir pilnīgi cieši saistītas, un ka savādāk nevarēja būt. Un tas bija liels pārdzīvojums, jo tas ir, es to saucu par lielo āmeni. Tas ir lielais āmeni. Vai tu esi pateicis par savu dzīvi, par visu, kas tavā dzīvē ir bijis, vai varbūt turpinās? Vai tu esi pateicis savu lielo āmeni uz to? Lai tu pateiktu āmeni uz visu, un no sirds piekrist, ka viss, kas tavā dzīvē ir noticis, ir nācis par labu tev garīgi. Tev vajag Dieva atklāsmi par to. Tev vajag sarunu ar Dievu. Tev ir jāmeklē Dieva prāts, ir jāiet pie Dieva un jāprasa Dievs, kāds ir mans status tavās acīs. Kas es esmu? Kā tu uz mani raugies? Ko tu domā, Dievs, par mani? Kas man trūks, ko tu man vēlies iedot? No kā man jāatgriežas? Dievs runā ar mani, galvenais runā ar mani. Ja es saku, jūs esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis, kā tas var būt? Tāpēc, ka Dieva vārds ir spēcīgs, kā divpusēji ass zobens. Viņš iet dziļi iekšā, viņš nodala miesīgo no garīgā, lai tu saprastu, kur ir tavs miesīgums un kur ir Dieva gars. Un lai tu saprastu, pēc kā tev jāvadās.
kas ir tev šodien konkrētā pareizā rīcība, pareizās domas. Tā atklāsme mums Vašingtonā uz soliņa sēdot, viņi bija brīnišķīgi, viņi bija brīnumaini. Kad Dievs uz mums runā, tad mūsu sirds deg, un tur notiek tāds pārmaiņas, kāds mēs pirms tam nekad neesam spējuši izmainīt, jo mums tas nav bijis dots to izmainīt. Tā bija fundamentāla atziņa. Būt mierā ar savu pagātni, arī ar savām kļūdām, ir ļoti svarīgi. Es sapratu, ka es citādāk nevarēju. Paklausies, ja tu esi atkarībā joprojām, brāli vai māsa, vai tu vēl tikai grasies kļūt par kristieti, tad es ticu, ka tu nevarēji citādi. Es ticu, ka tu nevarēji savādāk. Ja tu būtu varējis, tu būtu izdarījis citādi. Bet tagad jāaizmirst to, kas bijis, ir jāiet pie Dievu. Pie Dievu tu varēsi citādi. Dieva spēkā tu varēsi atšķirīgi. Ko mēs lasījām romiešiem? To, ka cilvēku grēks var būt daļa no Dieva brīnumainā prāta, plāna, no viņa brīnišķīgā plāna. Man tikai vajag paļauties. Tas nenozīmē, ka grēks ir labums. Nē, grēks ir ļaunums, un no grēka ir jābēg. Par to nav diskusijas. Bet mana atkrišana, mans grēks var nākt par labu vēlāk. Gan man pašam, ja tikai es meklēju Dievu, gan citiem cilvēkiem. Es esmu pateicīgs par visu, kas ar mani notika. Mana azartspēļa atkarība bija svētība. Kamēr es tur biju, tā nebija svētība, tas bija lāsts. Tā bija spīdzināšana. Tas bija grūti, tas bija ļaunums. Bet kopumā tā nāca man par svētību. Vēl es ticu, ka tā nāca par labu citiem. Mana atkrišana tagad kalpo citiem par labumu, bet tikai tajā veidā, kad Dievs man ir izvedis ārā. Viņš man ir parādījis ceļu, viņš izgaismoja ceļu, deva gribēšanu un varēšanu iet pa šauro ceļu. Un tā bija viņa lielā žēlastība. Tāpēc nemoki sevi. Nespīdzini sev par tām kļūdām, ko tu esi pieļāvis. Ja tu varētu izdarīt citādi, tu būtu izdarījis. Viss notika, kā notika, tāpēc, ka tā bija jānotiek. Un ja būtu jānotiek citādi, tad būtu noticis citādi. Toreiz teica man viens brālis, es viņam esmu pateicīgs par šiem vārdiem. Viņi ir vienkārši un fundamentāli. Viņi ir saistīti ar mūsu iekšējas sirds paļaušanos uz to, ka Dievs visu vada. Vēl tie ir saistīti ar patiesību, proti, bez Dieva mēs nespējam negrēkot. Dieva spēkā mēs spējam negrēkot. Lasīsim Habakuka grāmatā 3. nodaļā 17. līdz 18. pantu. Ja vīģes koks arī neziedēs un vīnkokam nebūs ogu, un ja nepiepildās arī cerības, kāds bija likts uz eļas kokiem, un arī tīrumu nesniedz nekādu barību, ja sīklopi būtu izzuduši no aplokiem, un kūtīs nebūtu arī vairs neviena liellopa, tad es tomēr gribu gavilēt savam kungam un likt izpausties savam priekam par savu glābēju, savu Dievu. Pat ja kaut kas nav un kaut kas trūkst, tas vienalga tev par labi nāc. Ja tik tu ej pie Dieva, ja tik tu ej pie Dieva. Kad vecāki tev kaut ko dod, ja tu esi bērns, un kaut ko nedod, tad abas situācijas ir par svētību tev, un abas izriet no vecāku mīlestības pret tevi. Ja viņi tev kaut ko aizliedz savā mīlestībās, zinot, ka kaut kas, kāda darbība, tev darīs ļaunumu vai citiem darīs ļaunumu caur tevi, tad viņi tev apstādina mīlestības dēļ. Un ja viņi tev dod kādu svētību, tad tā ir svētība. Abas lietas ir daļa no Dieva mīlestības. Kāpēc mēs domājam, ka pie Dieva būs atšķirīgi? Dievs ir mūsu tēvs. Viņš zina vislabāk, viņš zina labāk. Viss, ko tu neesi dabūjis. Es skatos uz savu pagātni, viss, ko es nedabūju, ko es gribēju. Paldies Dievam, paldies Dievam. Ja komplektā ir tā svētība, ko es esmu dabūjis, par kuru es raudu katru nedēļu pateicībā Dievam, tad es pieņemu arī tās ciešanas, es viņas pieņemu. Tā ir daļa no tā, no Dieva brīnumainā plāna manā dzīvē. Es pieņemu to, es nenosodu arī sevi, es nevarēju citādi. Man nebija paredzēts varēt bez Dieva. Nebija paredzēts. Nebija. Kopš Ādama un Ievas krišanas
Visi cilvēki piedzimst nespējīgi negrēkot. Tas ir fundaments. Bez šīs atziņas ticība evaņģēlijam nav īsti iespējama. Nav īsti iespējama. Tu būsi bauslības cīnītājs, ja tu neticēsi šim, jo tu domās, ka tu vari. Romiešiem 8. nodaļa 18. pāns, jo es zinu, ka manī tas ir manā dabīgajā miesā, nemīt nekas labs. Labu gribēt man ir dots, bet labu darīt ne. Brāl māsa, tu šim piekrīt vai nepiekrīt? Jo es zinu, ka manī, tas ir manā dabīgajā miesā, nemīt nekas labs. Tas relatīvais labums, ko tu varbūt esi darījis, līdzīgi kā Jēzus saka, kāda alga jums nāks, ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, vai tad grēcinieki to nedara, jā, vai pagāni to nespēja. Pagāni to spēja. Tātad kaut kāds relatīvais labums ir iespējams uz zemes, bet tas nav garīgais labums. Tas nav īstais labums. Kad Jēzus saka, labo mācītāji, ko man darīt, ko man labi darīt, lai es tik debesīs, ko tu man sauc labi, ko tu sauc labi, tikai Tēvs ir labs, tikai Dievs ir labs. Mēs ticam, ka Jēzus arī ir Dievs, bet Jēzus es ticu tajā brīdī akcentē savu cilvēcisko būtību. Mēs ticam dievišķai būtībai, kas vienlaikus pastāv Kristū. Bet viņš akcentē to, ka īstais labums nāk tikai no debesīm. Viņš mums māca, viņš caur to, ka viņš rāda sevi kā cilvēku, viņš rāda, kā mums būt. Savādāk mums nebūtu uz ko skatīties, mums nebūtu paraugu. Jēzus caur sevi parāda brīnumainas lietas, kas ir neapvienojamas, bet viņā apvienojamas. Viņš parāda Dievu tēvu, jo kas ir viņu redzējis, tas ir tēvu redzējis. Vēl viņš parāda mums ideālo māceklību. Viņš parāda, kā mums, kā cilvēkiem uz zemes dzīvot, uzvesties, kā mums veidot attiecības ar Dievu tēvu. Viņš rāda paraugu. Viņš rāda paraugu. Dots, bet labu darīt, ne. Nu tā tad. Tu nevarēji izdarīt. Bez svētā gara palīdzības, tu nevarēji labo izdarīt, tāpēc nešaus sevi. Iespējams, ka tavas rīcības sekas, tavu grēku sekas turpinās tavā dzīvē. Bet paļaujies uz Dievu, ka nevarēja būt citādi, un ja tu vēlēsies, un tu meklēsi pie Dieva, tad atklāsies. Es ticu tam, ka tam visam ir kāds labs auglis, kas padara tevi par unikālu Dievu kalpu. Mēs uzzinām savu identitāti īsto Dievu priekšā tikai tad, kad mēs pilnībā viņam pakļaujamies. Tikai tad tu uzzini, kas tu vispār esi, par ko Dievs tev ir iecerējis, kas ir tavu kalpošana, kas ir tavs garīgās dāvanas, kāda ir tava misija, kas ir tava īstā identitāte. Dievs to nosaka. Ej uzzini pie viņa. Nefantazē neko. Maikls Vels stāstīja vienu piemēru, kā viņš bija runājis ar vienu precētu pāri, kur vīram bija problēmas ar pornogrāfiju. Un man iekrita sirdī Maikla Velsa vārdi. Viņš teica, ka tam kristietim, kurš cīnījās, viņš teica, tu zini, tas, ka es neskatos pornogrāfiju, tā iemesls ir nevis tas, ka es esmu stiprāks par tevi, bet otrādi. Es esmu vājāks par tevi, un tāpēc es neskatos. Tā doma ir tāda, ja tu atzīsti savu nespēju, tu padodies Dievam, tu piedzīvo viņa spēju. Viņš tev piepilda ar spēju negrēkot. Es atzinu savu nevarēšanu. Mana atpestīšana sākās no brīža, kad es Dievam teicu, es nevaru. Es padodos, es vairs necīnīšos, ja tu gribi glābt mani. Nedēļu pēc tam notika brīnumi, man sauc uz mājas draudzi. Viens brālis skatījās acīs un teica, ir laiks. Ir laiks. Dievs gaidīja manu piekrišanu fundamentālai patiesībai, sirds piekrišanu, nevis vienkārši teorētisku. Kādai patiesībai? Tādai, ko Pāvils saka, ka labu gribēt man ir dots, bet izpildīt nē, bet izdarīt nē. Ja tā ir tāda teorētiska piekrišana, tad vēl jāpacīnās. Tad tev vēl jāpacīnās. Ja tā ir sirds piekrišana, viss to var staigāt brīvs. Paklausies, kam ir auss dzirdēt, kam šis ir sagatavots, tas lai dzird. Vai tu esi ciets jau? Daudz ciets. Varbūt pietiek jau. Viss, varbūt ir jāiet padoties Dievam. Varbūt ir jāiet pie Dieva un jāsaka lielais āmen uz visu, kas ir bijis tavā dzīvē, no sirds. Varbūt ir laiks. Es ticu, ka ir laiks. Es nebiju tik stiprs kā tu. Ja tu vēl cīnies ar kaut ko, tad tu esi stiprāks par mani.
Tiem, kuriem ir tie super gribas spēki, kas ir gatavi cīnīties, nes to vezumu, kas viņiem nav jānes. Tie tad turpina mocīties. Varbūt ir laiks kļūt vājam. Tie, kur ir ar traumētām dvēselēm, kur ir piedzīvojuši kaut kādas dvēseliskas, garīgas traumas, tie paliek stipri pēdiņās. Tas ir tāds pasaules spēks. Viņu sirds paliek cietas, viņi gatavi nest, viņi gatavi daudz ciest. Es zinu šādus cilvēkus. Es zinu, kas pašlaik cieš joprojām un nepadodās Dievam, jo nes, var vilkt. Es atceros, pirms daudziem gadiem draudzēs prasīju vienam brālim, tas bija tajā manā pirmajā draudzē. Es teicu, kā iet, un viņš teica, vēl varu ciest, vēl varu nest. Tie bija fundamentāli vārdi, ko viņš pateica. Tas bija brīnumaini atziņa. Viņš par šo pašu, es ticu, runāja. Ka var vēl mocīties, var ciest, nenotiek padošanās Dievam. Tā cietās sirds rada to, ka cilvēks spēja vēl izturēt viņu per, un tad piepildās tas, kas rakstīts Jesajas grāmatas sākumā, pa kur vietu, lai jums vēl sit, viss jau galva pūžņo, viss rēdens, un jūs joprojām kāpjaties prom no manis, pa kurien vēl, lai tev iekabina. Un tu vienalga ej prom, tu nezini, kur ir, lopiņš zina, kur ir sila, atceramies no Jesajas, jā. Lopiņš zina, kurš ir viņa saimnieks, Izraels nezina. Padodies, cik ilgi tu nesīsi, pārtrauc. Nest, ej pie Dieva un atzīsties, ka tu nespēji būt ideāls vīrs, ka tu nespēji būt ideāla sieva, tu nevari būt ideāls tēvs, tu nevari būt ideāla māte, tu nevari būt ideāls darbinieks. Tu nekas nevar būt garīgā nozīmē ideāls, vienkārši, kad tu to pieņemsi. Tur ir brīvība otrā pusē, tur ir absolūtā zeme, kur piens un medus tek, tas ir būt pāri Jardānai. Es vēlos šo vēl un vēl uzsvērt. Man vienkārši sāpīgi redzēt, es redzu, ka brāļu māsas pienāk pie Jardānas, viņi neiet pāri. Tā pāriešana ir padošanās, ka tev brīnumaini pārved, nevis tu ej. Un vēl un cīnās, un ir sirds sāp skatoties, jo spēja nest vēl. Un nespēja drosmīgi atzīties un no sirds pieņemt, ka nevar. Ka nevar uzvarēt, ka ir jāpadodās, ir jāpiekrīt. Un tad ir uzvara, jo tad Dievs tev uz rokām pacēl. Tu palaid rokas vaļā un Dievs tev noķer, un viņš tev nes. Un nes tur pāri tam, kur tu pats nepāriet. 2. Korintiešiem 12. nodaļa, 9. pants. Un viņš ir sacījis, tev pietiek ar mani žēlstību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Tad nu daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Kā tas ir lielīšos ar nespēku, ar nevarēšanu? Kurš pasaulē lielās ar savu nevarēšanu? Tas ir absurdi, vai ne? Tāpēc, ka tā ir pasaule, kas mums daļas gar pasauli. Pāvils saka, labais, pasties, cik es esmu vājš. Cik es esmu vājš. Caur ko Pāvilam bija jāiziet, lai viņš piekrist, ka viņa miesā nemīt nekas labs. Padomājiet, vai tas teorijā radās? Vai arī viņš novēroja sevi godīgi? Vai viņš novēroja sev godīgi, lai varētu pateikt, manī tas ir manā dabīgajā miesā, nemīt nekas labs. Labu gribēt mani dots izpildīt, nē. Vienlaikus, paldies Dievam par vārdiem, kas arī nāk caur Pāvilu. Visu spēju tā spēkā, kas dara mani stipru. Visu spēju. Un vēl mums ir apsolījums, staigājot garā, jūs miesas kārības savaldīsiet. Bet garā nevis tavā spēkā, tad izlem, tad vai nu tu vari, vai nu Dievs var, tas kopā neiet. Vai nu tu, vai nu Dievs. Pāvils saka šeit, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Tātad Dieva spēks parādās cilvēka nespēkā. Un nevis otrādi. Visas tās grūtības, viss, kas iepriekš tev bija, viss, kas tev ir mocījis cauri gadiem, tas viss tev ir tuvinājis Kristumu, tāpēc tas ir bijis labs garīgā nozīmē. Pasaulīgā nozīmē nevienmēr tas izskatās pēc labuma, bet garīgi, bet ļaunais var nākt par labu. Mēs lasījām sākumā, visas lietas nāk par labu tiem, kas Dievu mīl. Mācamies šo. Ko tas nozīmē? 1. Korintiešiem, 1. nodaļa, 27. līdz 29. pants. Bet kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros. Un kas nespēcīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu
kaunā stipros. Un kas pasaulē zems un nicināts, kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kas. Lai nekas, kas ir miesa, nelielās Dievu priekšā. Kas ir miesa? Tas jau nav tikai fiziskais spēks vai nespēks. Pāvils skaidro, ka ģeķīgs pasaulē tātad, kas ir muļķis pasaulē? To Dievs izredzējis, lai likt kaunā gudros. Kāpēc tā būs cita veida gudrība? Tā būs Dieva gudrība. Mēs gudrībā nesacenšamies ar pasauli, mums neinteresē viņu gudrība. Un kas nespēcīgs pasaulē, to Dievs izredzējis, lai likt kaunā stipros. Un te būs runa tad visdrīzāk par gribas spēku arī. Par gribas spēku, ja? Un tas, kurš nespēcīgs pasaulē, to Dievs izredzējis, lai likt kaunā stipros. Kāpēc? Ka glābiņš nav tavā gribas spēkā. Kaut kad es biju tādā legalistiskā bauslības draudzē, tad atceros atnāca viens puisis, kas bija bērnu namā audzis, un es domāju, gribas spēks, neredz īpaši gribas spēku viņā. Jā, jo viņš nebija disciplinēts. Mūsos gribas spēks izveidojas tikai tad, kad mīloši vecāki mūs disciplinē. Un kad mums ir jādara kaut kas, ko mēs varbūt tajā brīdī negribam darīt. Piemēram, jāmācās, vai arī kaut kāda mājas darba jādara. Man bija pie siena jāstrādā, man bija lopiņi jākop bērnībā skolas gados. Bija lietas, ko es negribēju, bija jāiet kartupeļi jāstiepj, sienas jākrauk kaudzē un tā tālāk. Tur bija darbs, ko es varbūt negribēju, es varbūt kaut ko citu būtu gribēju izdarīt tajā laikā, bet tas trenēja man gribas spēku. Lūk, bet ar to uzrunāto pasaulē, uzrunāto gribas spēku, tu jau neglābies. Tad jau gribas spēku karaļi, tad jau visi pirmie būtu, kas izglābtos. Tad jau sportisti droši vien tur iet pa priekšu vēl tie, kas ne tikai sportisti arī, kas spēj sev disciplinēt, kas spēj, mācīties daudz un tā tālāk, vai daudz darbu darīt. Un tad tie būtu pirmie, tā taču nav. Ja būtu gudrība, tad jau arī paši gudrākie, visi profesori mums būtu pirmie, tad jau pilns draudz būtu ar profesoriem. Nav, mēs jau to tā neredzam. Pāvils saka, nav daudz tādu. Ja? Un otrādi, Dievs glābi savā gudrībā, savā spēkā, ne mūsējā. Tāpēc neiesprings par to, ka tev būtu viss jāsaprot ideāli. Tev būtu jāsaprot visas doktrīnas, jāpārvalda, un tad tu būsi glābts. Nē. Caur ticību tev izglābs. Caur ticību izglābs to, kam ir 3 klašu izglītība, un to, kuram ir 3 augstākās izglītības. Un profesors visus glābs caur ticību un caur padošanos Dievam. Lai nekas, kas ir miesa, nelielās Dievu priekšā. Nekas, kas ir miesa, nelielās Dievu priekšā. Tā bauslības pildīšana jau arī saistīta, tā centība savā spēkā izpildīt, saistīta ar šo miesas vēlmi izdarīt kaut ko. Lasīsim Lūkas evaņģēlijā 11. nodaļā 46. pantu. Un viņš atbildēja arī jums vai jūs, bauslības vīri, jo jūs uzkrājat cilvēkiem nepanesamas nastas, bet paši tām nepieskaraties ne ar vienu pirkstu. Bieži dzirdu, kad brāļi sludina un rāj un iepļaukā draudzi un sit ar bībeli pa galvu un ar pātaku pa muguru. Un tad es domāju, kas ir pa lietu? Es pieļauju, ka viens no iemesliem ir cilvēki salājuši tādu kristiešu ļauj draudzēs ieplūst cilvēkiem, kur neatgriežas no grēka. Draudzē tiek uzņemti tie, kur nav atgriezušies. Un tad mācītājs sludina, gan sludina, un rājās, jo redz, ka tie cilvēki grēkā ir. Varbūt nevajadzēja laist draudzē nemaz tos, kur nav atgriezušies. Ir rakstīts, atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Atgriezieties no grēkiem. Un tad daļa ir atgriezusies, daļa nav, un tad ar pātaku per tos, kas īstenībā ir atgriezušies. Un tiem jāklausās rāšanās ir. Tur, kur vajadzētu vienkārši gara stiprinājumu vārdu. Tur tiek saņemt rāšanās. Un līdzīgi tie, kas nav atgriezušies no grēkiem vispār, tiem runāt arī par žēlastību un evaņģēliju arī ir apgrūtinoši. Pirms tu kādu uzņem draudzē brāli, izrunā ar viņu. Vai ja viņš pie jums kristās, tad pirms tam jābūt ir lielai grēku sūdzē un lielai atgriešanās notikumam. Un tad uzņem. Un tad tev nebūs ap pātagu jāstaigā. Vajadzēs stiprinājumu vārdu, jo kam ir domāt bauslība? Ko Pāvils saka? Bauslība ir domāt grēciniekiem. Tātad tie, kur nav atgriezušies, tad tiem to var stingrāk pateikt. Tiem, kur ir atgriezušies, ir stiprinājumu vārds vajadzīgs. Stiprinājumu vārds. Mateja evaņģēlijas 23:25. Vai jums raksturmācītājiem farizēji jūs liekuļi, jo jūs šķīstat kausu un bļots ārpus, bet no iekšienes tie ir pilni laupījumi un negausības?
Aklo farizēju šķīst pa priekšu kausu un bļodas iekšpus, lai arī to ārpus top šķīst. Nu, var jau prasīt cilvēkiem to ārējo darbību un rīcību. Bija viens lielisks koncerts pirms kāda laika, viens brālis Kristū, kristīgais muzikants, lieliski slavēja Dievu, atmosfēra perfekta. Biju saviļņots, aizkustināts, Dievu gars darbojās. Tad koncertu vidū viens tur no mācītājiem sāk runāt un sāk rāties uz tiem, kas ir koncertā, uz skatītājiem. Un teica, ka viņi nesot atdodoši un kā viņi tur stāvot tādu, kaut kādu stīvu un vēl kaut kā. Grūti bija to klausīties. Tas cilvēks grāva un aizskavēja svētā gara darbību, nevis veicināja. Paklausies, ja tevī nav pateicības sajūta iekšā sirdī, ja tev nav pateicības sirdī Dievam, tad nesaka paldies, tāpēc, ka tā būs liekulība. Ej pie Dieva, ja tev ir vajadzība. Ja tev ir tagad jāraud, ja tu esi draudāšanas stāvoklī, tad ej pie Dieva un raudi. Nevis tagad slavē tikai tāpēc, ka kāds cits to pieprasa. Es esmu bijis imitācijas draudzē ilgstoši. Tā man pirmā draudz bija, tur mēs imitējām, tur bija jāpieņem lēmums būt priecīgam, tur vienkārši katastrofa. Tā ir intelektuāla vardarbība. Nē, nekas nav jāimitē, neko netēlo. Ja viss slavē, bet tev sirdī nav slavēšana, tad neslavē. Aizēj varbūt stūrī klusiņām paraudu, palūdz Dievu par tavu vajadzību. Vienalga, ko tie citi domā par tevi, kāda starpība. Esi patiess ar Dievu un arī patiess ar apkārtējiem cilvēkiem. Tas nav nemaz tik vienkārši, bet mēs to mācamies. Ja tevī ir prieks, un ja tu gribi dejot sapulcē, un tur ir mūzika, nu dejo kaut vai, es nezinu, tur taisa salto vai vēl tur dejo breiku, ja tik tas ir piedienīgi. Ja tas ir tavā sirdī, ļoti labi, bet ja nav, tad nē. Pakļauj brāļu, mācītāji, nerājieties uz cilvēkiem, kuriem nav sirdī tagad skaļi izpaustu pateicību vai slavēšanu. Ja viņiem būs sirdī, labāk palīdz, lai viņam ir tad viņš to darīs. Nav kaut kāds standarts, kā tas ir jādara. Te teikts, aklo farizēju šķīstī pa priekšu kausu un bļodas iekšpus, un tad ārpus būs. Tātad, ja iekšpusē būs tā slavēšana, ja iekšpusē būs pateicība, tad arī viņu uz āru nāks, nogrāk vai vēlāk. Un vēl atceries, visi nav vienādi temperamentā. Ir klusāki cilvēki un ir skaļāki. Ļauj klusējiem būt klusiem, ļauj skaļajiem būt skaļiem. Ja tik viņi, protams, nejauc kārtību, jo ir rakstīts, ka sapulcēm kārtīgi jānorist. Katram ir savs, nevajag pārtaisīt ne sevi, ne apkārtējos. Ļauj, lai Dievs veido mūs kā māla trauks, tā kā viņš grib. Ja trauka iekšpusē ir tīrs šķidrums, iztēlosimies, ka tur ir ūdens, kad viņš šļakstās pāri tām trauka malām. Kāds ir trauka malas? Viņš joprojām ir tīrs. Tāpēc svarīgākais ir tas iekšējais saturs, kas tev ir ar attiecībās ar Dievu. Tāpēc svarīgākais ir, kā Marija sēž pie Jēzus kājām un klausās, jo viņa dzird, un tad arī viņas rīcība būs laba. Un Marta, kas skraida riņķī, viņa kaut ko palaiž garām no Jēzus, viņa nedzird viņu. Romiešiem 5. nodaļa 19. pants, jo kā ar vienu cilvēku nepaklausību neskaitām kļuvuši grēcinieki, tāpat ar vienu cilvēku paklausību neskaitām kļuvuši taisnoti. Ar viena cilvēka nepaklausību, tātad ar Ādama nepaklausību. Visi kļuvuši grēcinieki. Ar Ādamu nepaklausību, tāpēc nešaus sev par to bijušo. Nekā šeit pie Dieva par nākamo runāt. Bijušo tu vairs nevar izmainīt. Tu vari tikai nožēlot, lūgt Dievam piedošanu un lūgt Dievam brīnumainu spēku, ka tu vairs tā nedzīvo. Tāpat ar viena cilvēka paklausību neskaitāmi kļuvuši taisnot. Ar viena cilvēka paklausību neskaitām kļūst taisnot. Ar viena cilvēka. Ne jau tu esi tas viens cilvēks. Tas ir Jēzus Kristus, kurš ir reizē arī Dievs, Dieva dēls. Ar viņa paklausību, kurš ir tas darbs, kas tevi izglāb, šis ir fundamentāli. Kur ir tā darbība, ko tu izdarīji, kas tevi izglāb tad? Pēc kuras tu vari teikt, es tagad šo izdarīju, tāpēc es esmu glābts. Nekas, ko tu dari, to nenodrošina. Tā darbība, kas dara tevi glābtu, ir Jēzus darbs uz krusta pirms aptuveni 2000 gadu. Tā ir darbība, tas ir darbs, kas tevi glābi, un tas nav tavs darbs. Tas ir Jēzus darbs. Tavs darbs ir ticēt, kad mācekļi prasa Jēzum,
Ko mums darīt, lai mums ir darbi pie tevis? Viņi saka, ticiet uz mani. Tas ir darbs. Ticiet uz mani. Noslēgumā es gribu nolasīt vēl no 2. Mūzes grāmatas 14. nodaļas 13 līdz 14. Bet Mūzes sacīja tautai nebīstaties, pastāviet un vērojiet, kā tas kungs jūs šodien izglābs. Eģiptiešus, kurus jūs šodien redzat, jūs nemūžam vairs neredzēsiet. Tas kungs karos par jums, bet jūs paliksiet mierā. Ir situācijas, kad izrēliešiem ieiet pašiem, ieiet uz zobeniem jācīnās, un pat tad ir viena konkrēta kauja, kurā pēc tam viņi saskaita, kā ir nogalināti ienaidnieki. Ar zobenu izrādās viņi nogalinājuši mazāk nekā Dievs ar savu krusu no debesīm ir nosicis ienaidniekus. Es ticu, ka runa ir arī par grēkiem, ne tikai par tā laika konkrētiem notikumiem. Es ticu, ka vecās derības notikumi mums pašlaik piepildās, daļa jau ir piepildījušies jaunās derības kontekstā, daļa turpina piepildīties. Arī caur atziņām par to, kā mēs varam karot un iekarot apsolīto zemi. Es ticu, ka caur to mēs varam mācīties, kā karot ar mūsu grēkiem. Te ir teikts, eģiptieši, kurus jūs šodien redzat, jūs nemūžam vairs neredzēsiet. Tie ir grēki. Šodien tu viņus redzi, tu pēc tam viņus vairs neredzēsi. Tā Dievs brīnumaini var atpestīt. Tāpēc, kad Jēzus saka, ja nu dēls jūs darīs brīvus, jūs būsiet brīvi, Jāņem evaņģēlijā 8. nodaļā tur ir teikts par atpestīšanu no grēkiem. Lasam uzmanīgi tās raksturvietas. Tur ir burtiski par atbrīvošanu no grēka darīšanas. Burtiski. Nevis tikai filozofiski, kā pat neticīgie šo raksturvietu ņem par patiesību, kas darīs brīvus. Kas ir patiesība? Jēzus ir patiesība, persona. Dieva dēls tev glābi, nevis kaut kādas zināšanas. Tas ir tad, kad tu no sirds piekrīti, ka tu nevari uzvarēt. Tu ej pie Dieva ar šo atziņu. Tu nepaliec grēkā, tu ej pie Dieva ar šo atziņu. Un uztici cīņu ar tavu grēku pašam Dievam. Viņam ir vara uzvarēt grēku. Viņam ir vara uzvarēt grēku tevī. Tu to uztici un piedzīvo uzvaru. Visas lietas nāk par labu tiem, kas Dievu mīl. Vai esi pateicis savu lielo āmeni Dievam par visu, kas ir bijis tavā dzīvē? Pat tava nevarēšana ir nākusi par labu tev, ja tik tu turpini meklēt Dievu. Lūksim Dievu. Dievs tavs debesīs. Dievs, paldies, ka tu vadi mūs tā, ka mēs spējam pateikt lielo āmeni. Tas ir par visu, kas ir bijis. Dievs, paldies tev par to atkrišanu, kas bija manā dzīvē. Un tikai tagad es to varu teikt, jo tu man izved ārā. Bet tā bija daļa no tava labā plāna. Tu man iedevi liecību, tu man iedevi sludināšanu, Dievs, pateicos tev. Tu lūdz, Dievs, lieto nākamos, lieto 100 un 1000 cilvēkus te Latvijā, kurus tu atpestīji, kuriem ir liecība, un kurus dzīvēs tu visu vērs par labu, arī viņu atkrišanu, viņu vājumu. Dievs, paldies par man nevarēšanu, ar ko tavu varēšana parādās. Paldies, Dievs, ka es nevarēju un ka joprojām nevaru, bet tu vari, un es varu tikai tad, kad tu caur mani dari. Kad mēs pievienojamies Jēzu tev kā zari vīna kokam, tikai tad mums ir spēks tavējais un ne mūsējais. Nekas, kas ir miesla, nelielās tavā priekšā. Dievs lūdzu uzrunā tos, kas šodien klausījās Latvijas kristīgajā rādio. Dievs uzlūko sirdis. Dievs dara brīnums, dara tā, ka viņi spēja pateikt lielo āmeni par visu iepriekšējo. Dievs uzlūko tos, kas Dāvida armijā skatās raidījumu YouTube kanālā. Dievs dod viņiem varēšanu pārtraukt dumpinieciskumu un beidzot padoties tev un teikt, ka viņi nevar, un tad tu sāc varēt viņu dzīvēs. Lūdzu, Dievs, dod mums redzēt, dod mums dzirdēt par šiem augļiem. Lūdzam Kristus vārdā. Āmen. Paldies, dārgie draugi! Mani sauc Andris Kudors, šis ir projekts Dāvida armija. Šodien mēs runājam par to, ka visas lietas nāk par labu tiem, kas mīl Dievu. Tiekamies pēc nedēļas.